ir visforšākā. Mana māma atšķirās no citām ar to, ka viņa cenšas visiem padarīt dzīvi labāku, palīdzēt un vienmēr smaida. Viņa ir ļoti cieņpilna pret citiem cilvēkiem un strādīga un skaista arī. Es domāju, ka mēs esam ļoti tuvs. Ja mēs esam draudzenes. Es nezinu, bet mēs esam divas sievietes, kas var sarunāties. Māma, kad ir priecīga, viņa izskatās ļoti smaidīga, ļoti mīļa, un viņa runā tā ļoti mīļā valodā. Pirmā lieta, ko man mamma iemācīja, bija dziedāt. Ja viņa teica, kad es sāku dziedāt, pirms es sāku runāt. Mana mamma ir mīļa. Viņa vienmēr mani sabučo. Viņa kako man mīļu pasaka. Māma un meita bērnības izpratnē, tas ar kaut kā tā smuki noslēdzās, man liekas. Lai gan, protams, ka tad, kad, piemēram, man piedzima bērns, tad jā, tad tu saproti, kā tā pasaule sagriežās. Ka viss, ko tev vajag, ja tev vajag atbalstu, tas ir mammas atbalsts. Mana sajūta, manas mieras iestājās pilnīgi cits. Kad mamma atbrauc un bija manā mājā, viņa vienkārši tur bija. Kad ir kaut kāda lielas problēmas, tad es zvanu un es rēķinos, un es zinu, ka man atbrauks, ja man ir kaut vai nakts vidū. Un tādi gadījumi ir bijuši varbūt pāris. Man liekas, tās mammas un bērnu attiecības visu mūžu saglabājas. Mana mamma vislabāk varētu audzināt mani un māsu, jo tas varētu būt diezgan grūti izaudzināt divas meitenes, kad katrai citas intereses. Tur pēdējo naudu Amerikā nopirku. Viņai kaut kāda, nezinu, vai kašmira, vai kaut kādu tur jaciņu. Zinu, ko, dzīvē vienreiz mamma ir pelnījuši šo kašmiru. Un es nopirku to kašmiru, un es redzu, ka viņai nepatīk. Jā, noderēs. Es tā, kāds noderēs, skaidrs, ka nekur nevilks. Ziemassvētkiem kā es dāvināju apģērbu, ļoti ilgu laiku es dāvināju miņukus. Un citreiz es nenogrādēju, cik liels mini tas ir. Tapa vesela vienos Ziemassvētkos fotosesija ar mammu miņukos pie stenderis, kā viņa tur izpaudās. Es vai mammai bieži nepasakos par visu, ko viņa man dara manas labā. Tā kā es to viņai visvairāk gribētu pateikt to, ka pasakot par visu, ko viņa man darīs manas labā. Es viņai gribētu novēlēt palikt tādai, kādai viņai ir ar to apziņu, ka visiem ir jāpalīdz, bet ka lai viņi pa sevi vairāk uztraucās. Viņi bieži vien grib uztraukties par lietām, kur no viņam nevajadzētu uztraukties, ka mēs paši varam tikt galā. Bet, to laikam nevar nokontrolēt. Mammas uztrauksies, lai vai kas. Neiestrēgt kaut kādā sajūtā. Atlaist to, kas jāatlaiž. Viņā ir tā brīvības elpa, viņa to sajūt. Es domāju, tie bērni, tāpēc viņi pie viņas līp. Pašai noticēt, ka viņai ir tā brīvības elpa, lai viņa elpo vēl brīvāk. Tā ir mana mamma, mani mīlēta.